Esmu Jānis Uzlēns. Ir 2025. gada priekšvēlēšanu laiks. Pēc nepilna mēneša katrs iedzīvotājs Kuldīgas novadā varēs iet un paust savu viedokli par to, kam būs iespēja un kādā virzienā mēs attīstīsim savu Kuldīgas novadu. Tādēļ mēs esam, kā partija Republika, uzaicinājuši vairākus sarakstus no mūsu novada. Jau no konstruktīvos, no Nacionālās apvienības, no Zaļo un Zemnieku savienības un no Latvijas pirmajā vietā. Uz šo sarunu nav atnākuši no suverēnās varas, jo ar viņiem neizdodas sakontaktēties. Mēs esam aicinājuši pašreizējo Kuldīgas novada pārstāvniecības partiju Kuldīgas novadam, jo viņi arī ar mums pēdējos gadus nav konstruktīvi izgājuši uz dialogu, un mēs redzam, ka ar viņiem īsta sadarbība neizvēršas. Mērķis mūsu šai sarunai ir vienkārši satikties un iepazīstināt ar katras partijas cilvēkiem. Cerams, ka mēs varēsim uztaisīt vairāk šādus raidījumus, kurus pēc tam publicēsim internetā, un jūs varēsiet iepazīties ar gan kandidātiem, gan ar viņu nodarbošanos, gan ar partijas mērķiem. Tātad esmu Jānis Uzlēns, kas pārstāv šodien partiju Republika. Lūkšu iepazīstināt pašiem ar sevi. Tā, mani sauc Ivars Krisvalds. Es pārstāvu partiju Jaunā konservatīvā partija. Mana devīze šitajās vēlēšanās ir par jaunu rūpnīcu Kuldīgā. Restīvi, es gribu nodarboties ar investīciju piesaisti. Un viss, kas tam ir pakļauts, arī sakārtot investīciju vidi, lai varētu piesaistīt investīcijas, ir vajadzīgi iedzīvotāji, kas tajā rūpnīcā strādā. Ir vajadzīgas vide priekš šiem iedzīvotājiem. Rūpnīca ir gala produkts. Viss pārējais ir, kas ir pakļauts tam visam, lai šīs investīcijas piesaistītu, arī manā pārziņā, ko es vēlos darīt. Labdien visiem! Paldies par uzaicinājumu! Mans vārds ir Kristīna Ansone. Es pārstāvu Nacionālo apvienību. Esmu arī Kuldīgas nodaļas vadītāja. Šobrīd esmu arī esošā sasaukuma deputāte. Ikdienā nodarbojos ar būvniecības procesu. Esmu būvinženiere. Kā tagad populāri teikt, 3 bērnu mamma. Esmu ļoti aktīva dzīvesveida piekritēja. Un jā, mūsu partijas uzstādījums un arī tie mērķi, kā vienmēr, ir nemainīgi. Mēs turamies pie stabilām vērtībām. Tas ir ģimenes ar bērniem. Tā ir vienmērīga novada attīstība un saimnieciska pārvaldība. Respektīvi, lai lēmumi būtu skaidri un pārdomāti, kā tas bija, piemēram, tajā skolu reformā. Man liekas, tas bija ļoti nepārdomāti, ko esošā varas partija tā kā izvērsa un beigās tomēr saprata, ka ir kļūdījušies, bet stress iedzīvotājiem tika radīts un nevajadzīgi, un ietekmi tas noteikti atstās arī vēl turpmākos gadus uz priekšu. Un jā, iedzīvotāji būtu pelnījuši kaut kādus skaidrus lēmumus, un kaut kādas ir vairāki gadījumi, vairākas situācijas, kad ir tā sajūta, ka esošā varas partija, es arī kā skaitos pie varas, bet īstenībā man ietekme ir neliela. Parunāties mēs varam, bet vai tas tiek ņemts vērā? Tad ir tā situācija, kad tiek pieņemti kaut kādi lēmumi, un tā kā ir tā sajūta, ka nerēķinās ar mums, ar pārējām iesaistītām pusēm, un nav tā sajūta, ka pastāv un pārstāv mūsu intereses. Un, jā, tikai tamdēļ arī es kandidēju, jo, ja man būtu tā sajūta, ka novadā viss ir kārtībā un tiešām cilvēki dara savu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas, nevis man dažreiz liekas pat kādreiz kaut kādu citu interesēs, jā, tad es pat nekandidētu. Bet par cik ir tā, kā ir, tad es tā nevaru, jo es gribu šeit dzīvo mana ģimene, šeit ir viss, kas saistīts ar manu dzīvi, un man ir tā kā mērķis un vīzija, ka var labāk. Tā kā jā, es būšu sabiedrībai noderīgi, tad turpināšu strādāt. Super. Mans vārds ir Aivars Rudzuroga, pārstāvu Zaļo un Zemnieku savienību, un tātad mēs, kā jau zemnieki, vairāk par laukiem, tātad arī pat dzīvoju laukos, un tur arī vairāk šīs problēmas esam gatavi risināt. Un tos arī skolas, ne? Jā. Dzintra Freimana, pirmās partijas atbalstītāja, pati nestartēju, jo jūtu, ka es neko nevarēšu ietekmēt, varu tik izteikt viedokli. Un man ļoti patīk mans pirmais numurs, Godavīrs, un es uz viņu paļaujos, un tāpēc es arī viņus atbalstu.
Labdien! Sauc Oskars Pērkons. Esmu kuldīdznieks un arī šeit tā kā dzīvoju. Man ģimene šeit esam visi arī no Kuldīgas. Un es pats no pirmās partijas. Tā kā pirmajā vietā mēs ieraugam to, kad ir nepieciešama, kā teikt, taisīt šo reformu, kaut ko jaunu. Kā teikt, šeit censties to veidot, ja, pie ģimenēm, jo mēs paši arī esam, kā teikt, nu, 3 bērnu tēvs, ja, un darbojos uzņēmēju darbībā, un es gribu, lai mani bērni, kā teikt, neaizbraukt, bet lai viņi dzīvo šajā pilsētā, ja. Pats es arī dzīvoju laukos arī, ja, un es redzu, kā arī, kā teikt, ir iespējas, ja, šajā zemē kaut ko darīt, mainīt, strādāt, attīstīties, ja, arī uzņēmēji, kā teikt, nu, kaut kā veidot uzņēmumus, ja, un tiešām ir nepieciešams tādu veidot šeit arī atbalstu visām ģimenēm, uzņēmējiem, ja, ka viņi grib šeit darboties. Ja. Un tas tāds lielākais mans tāds mērķis, kāpēc es esmu partijā, ja, nekad pirms tam vēl neesmu bijis, gājis to, tā kā, nu, tajā piedalīties, bet gribās redzēt šo mūsu pilsētu, ka viņi uzplaukst. Un ka šeit cilvēki nesaka, ka šī ir bedre, bet ka te ir iespēja. Tā kaut kā jau. Super, pirmais aplis mazliet esam iesildījušies. Tā doma jau ir tāda, ka jā, parasti, kad satiekamies vēlēšanu debatēm, par mums neko nezinu, nepazīst, visiem liekas, kas tie tādi atnākuši, izlīduši nezinu no kurienes, jo mums priekšā tiek ilgstoši likti vienas partijas pārstāvji. Pat varam redzēt oficiālajās Kuldīgas vēstīs, kur it kā būtu jāatspoguļojās daudz vairāk visu deputātu viedoklim, jo tā ir publiskā vieta un arī tātad absolūtos skaitļos, ja mēs ņemam, tad iepriekšējās vēlēšanās aizgāja nobalsot nepilni 40%, 38%, un ja to pārvērš absolūtos skaitļos, tad tikai 15%, ja 3000 iedzīvotāji nobalsoja par pašreizējo varu, un tieši tikpat nobalsoja par opozīcijas pārstāvjiem. Starpība bija 14 balss, līdz ar to tas viedoklis nav. Sabiedrība ir diezgan dažādi, un tas viedoklis, ko mums visu laiku tiek pozicionēts, ka viss ir labi, un tā tālāk, mēs ar kritisku aci, kas strādājam, kas neesam atkarīgi no domas labvēlības, katram mums ir savs biznesa, nodarbošanās un pamatdarbs, un mūsu lēmumu kandidēt neietekmē tas partijas viedoklis, tev ir jākandidē, ja ne, tu nākotnē nevarēsi saglabāt savu darbu. Jo bieži vien, ja mēs paskatāmies sarakstos, kas notiekās īpaši vadošajai amatam, rodas jautājums, ko šie cilvēki dara. Viņi jau ir pašvaldības darbinieki, bet viņi kandidē atkārtoti. Tad rodas jautājums, vai viņi grib būt pie mūžīgās varas, tā paša laime par savu darbu vietu, nekādas reformas nespēja. Un ir daudz labas lietas un daudz sliktas lietas. Protams, ka vairāk mēs parunāsim par to, iesildīsim tēmas. Šodien tad es varu pats par sevi pateikt, tad es esmu uzņēmējs, arī vairāk bērnu tēvs, nodarbojos aktīvām lietām savā brīvajā laikā, patīk man Kuldīgi, iesaistos sabiedriski aktīvās lietās. Kopā ar Kristīnu darbojos Kuldīgas centra vidusskolas vecāku padomē, cenšamies kaut kādas jaunas lietas, inovācijas ielikt, un redzam, ka ir vieta daudz jaunām lietām, un ko mēs redzam pēdējā gadu tendencē, Kuldīga ir populāra kā pilsēta, uz kuru cilvēki cenšas pārcelties un šeit audzināt ģimenes un bērnus, jo pilsēta tiešām ir skaista, maza, pārskatāma, ar labu satiksmi, tādā izpratnē, ka bērni var aiziet uz jebkuru skolu un tā tālāk. Tādēļ, ja kādam ir pirmajam tematam atvērta vieta, tad es piedāvāju parunāt par iespējām. Kādas mums ir kā Kuldīgai iespējas, ar ko mēs asociējamies Latvijas kartē? Ivar, kā tev liekas? Tā, šobrīd droši vien, kad mēs baigi asociējamies ar turismu. Turisms ir tas, kas tik visu laiku intensīvi attīstīs pēdējā laikā, uz kā mēs esam ļoti koncentrējušies, un kas mums arī kaut kādā savā ziņā ir izdevies attīstīt. Bet tie ir tikai 3 mēneši. Mēs strādājam tikai 3 mēnešus gadā, ko mēs darām pārējo laikā. Tad manā skatījumā vajadzētu kaut kā spiest uz to, lai mēs strādātu visus 12 mēnešus gadā, nevis tikai 3 mēnešus. Un tas ir iespējams panākt. Tas ir iespējams panākt ar ražotnēm,
ar tādām lietām, kur cilvēki var strādāt visu gadu, kur strādāt vietējiem iedzīvotājiem, nevis tikai tiem, kas atbrauc ar turistus 3 mēnešiem. Tāds ir mans skatījums, kur mēs vēl varam attīstīties un kur vajadzētu attīstīties, lai mēs neizbeigtos. Jā. Jo turisms, protams, ir laba lieta, bet tas ir papildus bizness. Tas ir viens no, kā piemēram, Saudarābijā. Viņiem ir nafta, viņiem ir viss nauda nāk no kaut kurienes, viņi ir attīstīti turismu kā papildus pasākumu. Ļoti jauki, viņi tur ir attīstījuši, viņiem tur tagad visi brauc turien priecājās, bet viņiem tāpatās nauda nāk no kaut kurienes citurienes. Tas nav pamat viņiem biznesa. Ja. Un Kuldīgā, labi, varbūt tur ne tā salīdzinām, bet šobrīd mēs spiežam uz fasādi, bet mums nav pamata. Ja. Mums ir vajadzīgi pilsētai salikt pamatus. Vienā jomā mēs droši vien arī esam stipri, tā ir kokapstrāde. Mēs varētu teikt, ka mums savulaik Latvijā 90. gados mums bija visvairāk gataru Latvijā vien rajonu ietvaros. Daudz no šiem gatariem ir pārauguši par lielām ražotnēm, kas starptautiski dara, bet mums ir pēdējos 4 gadus pienākusi jauna teritorija Skrundā, kur mums beidzot ir Skrunda atgriezusies rajona ietvaros, novads ir paudzies vai apvienojušies, un tā mēs varētu teikt, ka esam ieguvuši dzelzceļu, kā vienu no lielajiem industriālās attīstības veicinošiem momentiem, jo skaidrs, ka ar kravu pārvadāšanu, īpaši smagām lietām, dzelzceļš ir svarīga lieta. Man tā kā papildinot, man šķiet, nav īsti korekti teikt, ka Kuldīga nav attīstījusies. Mēs esam attīstījušies, mēs esam palikuši kļuvuši par tādu kā Kurzemes pērli. Un ir jau skaisti tas, kas ir radīts, un par to var teikt paldies ne jau mums deputātiem, ne jau pašvaldības vadītājiem, bet vietējiem uzņēmējiem, kas šeit ir vēlējušies dzīvot un ir sakārtojuši savus īpašumus, ir sakārtojuši savus mājas. Jo, mēs jau varam lepoties, kad Stiga paplašinās, bet tas nav ne mans, ne Ineses nopelns, es atvainos, tas ir Lielam Stigai vadītāja Ramolīna nopelns. Ja. Un tad, man tā pārliecība ir, kad ir pašvaldībai jāprot pateikt paldies ne tikai konkrētos brīžos, bet uzņēmējiem ir jājūt, ka viņš šeit ir gaidīts, un tai attieksmei ir jābūt vienlīdzīgai pret visiem, arī pret tiem mazajiem, kas kaut kāds apartamentus veido tikpat daudz, cik priekš tādiem lieliem ražotājiem. Bet kur ir tā mūsu problēma? Manā skatījumā visvairāk tā ir tā strateģiskā ilgtermiņa domāšana, kas, man liekas, ļoti spēcīgi pieklibo. Kaut vai elementāri, par piemēru minot Kalpa vidusskolu, kas mums nebūs, Rudbāržos, un nav man tā sajūta, ka pašvaldība visu līdz galam ir izdarījusi un cīnījusies par to, lai viņi paliktu mūsu novadā. Jo mums ir bijusi priekšsēdētāja vara ministri, un vai tiešām nevarēja pacīnīties. Ja būtu cīnījušies, un tad nesanāk, ja to būtu jutus, viss kārtībā, bet tagad pat nav tā sajūta, kad ir izdarīts viss, lai viņu noturētu, jo projekts bija gatavs, būvdarbi, iepirkums bija noslēdzies, nebūs mums tā skola, bet tai pašā laikā esam uzbūvējuši katlmāju priekš tās skolas, bez nekādiem, es saprotu, nodomu protokoliem vai kaut kādiem tādiem, ieguldījuši 700 000 mūsu visu nodokļu maksātāju naudu. Nav tā saprašana, un es būtu darījusi tā, es būtu noslēgusi ar ministriju kaut kādu sadarbības programmu, vienalga ko, kad būvējam, bet tad tur būtu kaut kāda piesaiste. Un tas pats ir arī ar skolām. Šodien slēdzam, tur reorganizējam, tad uztaisam to vīziju, kā mēs viņus redzam un netricinām tos cilvēkus, netricinām tautu, ieguldam lielus tūkstošus remontējot, un pēc tam aizslēdzam, tā nav pareizi un tā nav korekti. Un tas ir tas, kas pieklibo par šito civilo aizsardzību, kas tagad notiek, vispār neizteikšos. Man liekas, ka ja tiešām kaut kas notiksies, mīlīši, tas uz mums visiem pašiem būs mūsu pašu sapratnē, jo šobrīd parastais cilvēks saprot, ir zaļais tikšanās punkts laukumā, ko mēs tur darīsim, visi aizskrējuši. Tieši tā. Ar vietējiem uzņēmējiem netiek runāts. Arī par tām katretnēm, cik ilgi mēs domāsim, vai kāds ir vispār saskaitījis un pareiķinājis un kaut kā dalījis, kuram jāiet, Ir vispār kaut kādas kartes uztaisītas? Ir, un starp citu viena no patvērtnēm ir iezīmēta tajā Rudbāržos Kalpaka skolām, tas ir militārs objekts. Es gribēšu redzēt tos aktīvistus, kas tur ies patvērties.
Bet, nu, Tur paspēj principā, aiziet. Jā. nē, nu, bet par to es, piemēram, kā cilvēks, es nezinu, kur man jāiet. Bet varbūt es būtu noderīga, nu, es varētu kaut ko darīt, bet neviens jau ar maniem Jā. tā nereiķinās, jo man Un liekas, viens ka ir tas tu ir kā, ļoti jā, noderīgi. un viens ir tu kā cilvēks, bet nākamais, nu, es domāju, es kā uzņēmējs, labi, es neesmu tur mega liels uzņēmums, bet es esmu kaut kāds vietējais strateģiskais pārtiks ražotājs, un es Varētu pārvaldu būt kaut kādu uztvērē. resursu, un, nu, teiksim, Bet tev ir pajautāts, vai tu varētu X jā, stundā kaut ko ko es varētu pienest? darīt, ko es varētu darīt, kam es darītu, kam nodot pārtiku, jo, nu, pēc pašreizējā, teiksim, kursa Artim Robertam uzdodot šādu jautājumu, iedzīvotāju padomu, mēs, nu, ņemam savu 72 stundu mugursomu un dodamies uz laukiem, jā, Nē, drošībā. Pilsētas laukuma tikšanās. Jā, bet tad katrs paņems to somu, paņems ātrā palīdzību, paņems maizi ceptu un tā tālāk, un pēc 3 dienām mēs visi mirsim badā, un neviens nebūs, kas, nu, strādā. Visiem jau ir jāsaprot, kā pulksteni. Man ir jābūt tur, man ir jādara tas, un tā mēs tikai to vietējo aizsardzības līniju varam noturēt. Mums bijuši vairāk kā 3 gadi, nu, pie šī strādāt, un mēs neredzam, ka tur būtu aktīvi iesaistījušies, jo dara tieši tik, cik aptuveni no Rīgas pasaka, jums ir jāizdara tāds punktiņš un nav, un tajā brīdī, kad nomainījās vadība novadam un mums bija varam ministri, likās, nu, tagad būs ziedu laiki, viss ir. Savējais. Ministru prezidents jaunā vienotība, finanšu ministrs jaunā vienotība, izglītības ministrs jaunā vienotība, reģiona ministrs jaunā vienotība. Nu, tagad Kuldīgai vajadzētu būt ziedu laiki. Palielam uz Kuldīgu atbrauc pazīmēties prezidents, ministru, prezidentu un vēl citi. Vai mūsu vadība ir bijusi Rīgā un kādu lēmumu bijusi. Nu, un ja par šo kalpoku skolu mēs runājam, tad mēs redzam, ka nu, nespēja aizdoties uz aizsardzības ministriju, nespēja aiziet uz MBS. Nevar jau pārmest, ka cilvēks dara, vai ne? Jā, Nu, bet tā nevar ir. pārmest, ka nedara. Jā, Galvenais tas šīs domas princips ir tas, ka, nu, darīt kaut ko ķeksīšu pēc. Nu, tā. Bet, lau, bet jūs zināt, Pus- kur jums būtu jāiet X stundā? Nu, reāli, mēs neesam no cilvēki, kas neseko līdzi informācijai, kas nav informēti. Vai jūs zināt, kur jums ir jāiet? Informēts nav jau vajag. Nu, Da, ko jūs darīt? Ko tu darīt? Kura Ko darīt? patvērtne būs tavējā, piemēram? Tavs mājas pagrabs. Es Ja domāju, tev ka tāds mēs ir. palikšies savās laukās. Man personīgi liekas, patvērtni bīstami. Jā. Mājas Nu, jā. tur apakšā. Nē, nu tas, kas ir pārbaudīts, teorētiski viņām vajadzētu būt nespējīgām, jo, nu, kādreiz jau, kad būvēja tās mājas, viņām jau tās būvkonstrukcija aprēķini jau bija tādi, kad, nu, viņām nevajadzētu iebrikt, ja. Cita Mums jau lieta. vēl. Atkarībā viss, kas cik Uz kas. Mums ir pilsētas centrā gan rīzvajag zemsargu bāzi. Nu, tur ir centrā. es pa logu redzu Bet tos palielam viņi tālus, ir, jā. zinot, piemēram, austrumu kaimiņa neprecīzo šaušanu, tad apdraudēts ir viss. Jā. Bet, ja pilsētas godīgi centrs. runā, man liekas, tie tomēr, kas ir zemesardzē vai NBS, paldies viņiem, viņi tomēr ir soli tālāk nekā mēs parasti mirstīgai, viņi zinās, kas jādara. Nu tā. Jā, bet kā mēs viņiem varam palīdzēt, kā mēs varam iesaistīties, jo skaidrs, nu, aizmuguri. Tā tos parasti sauc kardarbībā, man liekas. Nu, Bet tev mums ir- jau pašiem jā, arī būtu jā. jāsaka, ko mēs varam pienest, tā kā tu sāki Jā. ar pārtiku, varbūt, kas ir kaut ko apgādi citu darīt. vispārējo, un tad ir jāsaprot, kā mēs visi saliekās, jo arī Ukraina parāda to, ir cik nu vien var, jāspēj tur, kur nav aktīvā fronte, jāspēj nodrošināt ikdienas dzīvi, lai bērni Jā. mācās, Un cilvēki tas strādā. notiek kooperējot. Jā, un tā tad, jā, par šo nav bijusi tāda saruna, un par to mums droši vien nākotnē, tuvā nākotnē ir viens no lielākajiem jautājumiem jāņem priekšā drošība, un kā katrs sabiedrības loceklis var iekļauties, un kā viņš katrs var justies droši un zinoši, ka Tā var būt viņam tā, ēdiens ka būs pieejams arī tajā brīdī, kad aizvērsies veikalu ķēdes, jo Covid mums parādīja, kops, aizveram, un pēc nedēļas jau pārtika Latvijā neienāk. Un tad kaimiņš pakluso kaut kādā pērk grīķus, vai es nepadomāju, ka viņš pa daudz ir nopircis, jā? Vai kā? Mhm. Tad Nu, būtu kā ir, piemēram, nu, pašvaldības ar armiju sadarbojās? Mums ir, vai var armija mūs pārliecināt, ka mēs esam pietiekami droši, ka viņi mūs katru aizstāvēs? dienu ziņās un vēl viskaut tāpat tās zemesardzes komandieris Pudāns vienmēr izsakās un vienmēr mierina tos cilvēkus. Tas jau kaut kā notiek, bet es jau vēršu uzmanību uz to, ka mums pašiem arī ir kaut kas jādara. Viņi jau Nebūs ir tā, ka aizņemti kāds ar nāks, savām lietām, kāds un mums nāks un netraucēt nedomā, viņiem. mums pašiem arī kaut kas ir jādara. Mums ir jābūt principā Un jābūt gataviem gataviem, jā. uzvilkšies vestu mugurā un tagad koordinēt. Un liels jautājums atslēdzam Kas būs mūsu tie pilsētā cilvēki, jā. elektrību,
Kaut vai atslēgums 24 stundām šajā ziemā arī bija jau, ka puskuldīgai Nevarēja pusdienu degvielu ieliet nebija pirmdienas elektrība, rītā. jā, un radās jautājums par komunikāciju vienkārši. Kurš tagad par ko atbildēs, kam būs tas jautājums, kurš lēmumu drīkst pieņemt, uz kuru lēmumu man ir jārēģē, vai man ir tagad atbrauks, nezinu, no Kuldīgas novada pārstāvjiem, un teiks, hei, mums tad vajag cilvēkiem ēst, atdod savas gaļas lielumus. Situācijā, ka mākslīgais intelekts var jebkuru no mums pārveidot un palaist pīli, ja, un pateikt, visi tiekamies pie mārdīķa, un to nemaz neviens nav teicis, ja. Jā. Nu, tie riski ir ļoti daudz un dažādi. Vai ir bijušas kādas mācības mums, piemēram, pašā pilsētā, Nē. kā šādā X stundā? Nav, es domāju, tas būtu tāds liels jautājums. Principā, ko mēs visi varam, Jā. man liekas, vienoties, ka Rosināt, jā. Tas ir jādara ļoti X stundas steidzīgi. plānu Tas ir mums būtu jāizvēr. praktiski pirmais uzdevums, kas ir Jāizdara jāizdara. tāds jautājums, uz kuriem tad, kā rīko, kur iet. Ja nav tās patvērtens, jā, tad jau, Nu, nav jau sanāk, jāiet, tas, ka ne, principā jādzīvo Es dzīve. labāk sēžu to akmeņu mušajā klētī, sēžu nekā Jā, kaut bet kur. tāpēc tev jāsēž, Nu, jā. sāc sevi tajā, Tev jāiet, uzvar, jāstrādā. tajā, ka tu kādam var palīdzēt, Nu, jā. tikai, kopā ejot, Nu, tad, jā. man liekas, ja vairāk iesaistītu to sabiedrību, ja viņi būtu tā kā zinošāk, pirmkārt, pašu novads kā tāds iegūtu arī, vai ne? Cilvēks uz tos vajadzīgs. Jā. Ne tikai vārdos, bet arī reāli darbos. Ne tikai. Bet ir jau tās vecās arī tās, viņas ir tagad, privāti īpašumi, ja kur tās vecāki pagrābi, tādi patvērt, tas nezinu, Privāti Krievu īpašumi laikā. to nedrīkst Tu tā. vairs nedrīkst, bet ir jau iespēja to jau var, kā teikt, X stundā, tu to drīkst lietot, viņas tikai vajag pirms tam, kaut kā sakārtot. Nu, tagad padomā pats, tavā pagrabā, tu jau laidīsi, Ne, ka jau, gribēs. Nu, Jā, kā? es ne, man nebūtu viņus visus savus Vai pasaulus mierīgi obligāti vairs. Nu, tad Bet tev vajag tos cilvēkus, kas ir gatavi tā. Kā Publiska nevajag? informācija, redzi šie cilvēki, lai viņi būtu, jo ir cilvēkam nav kur būt. Tad viņi Jā. zina, redzēt. Bet vienam otram jāpalīdz, tā ir liela nelaime, Jā, kaut kas mums tagad draudz. Nu, jā. Un vienam otram Ne, jāpalīdz, jebkurā un situācijā- cilvēks šaumalā līdīs. Nu, tam jau nav jābūt karam, tas varbūt tās Arī, jā. elektrības pārmaiņas, vai Jā. kādi plūdi vai vētras, vai kas, nu viss kaut kas jau var gadīties. Jā, šī spēja nav attīstīta. Vai ne? Aivars klusē, viņam laukos viss ir droši. Nē, tur jau arī ir jābūt skaidrībai, ka, piemēram, pagastu centros ūdens torņi vairs nedarbojās bieži vien uz pašteci, un tur ir jānodrošina. Un tā tad zemnieki ir bieži vien, kam ir ģeneratori, kas Jā. varētu aizbraukt un to izdarīt. Bet telefona sakara pieņemsim vairs nav, un tā kā tagad paziņot, ka Viņš vajag. nemaz nezina, viņš Jā. sēž laukos, nemaz nezina, ko jūs tur trakotē pilsētā. Jā. Jā. Paldies! Tā ir. Laukos arī nemaz tik droši nebūs, jo būs tādas vienības kā marodieri, jā. Arī, Kas- jā. Jā, un Ne tur tikai atkal ir laukos. jautājums, ka mums ir katrā pagastā ir savs mednieku kolektīvs, kuram ir atkal jādeleģē funkcijas, veikt kaut kādu apsardzības lietu, jo armija iesaistās armijas lietās, zemesardze iet palīgā, un tā tad arī no šādiem marodieriem ir vietējām vienībām, viņus jākontrolē un jāvalda. Tā kā ļoti daudz neatbildētu jautājumu, liekas, šajā lietā, Jā. kur nav strādāts. Tieši tā. Bišķiņas atkal saskata, ka, ķeksīšu pēc tas būs. Jā, mēs izpildīsim to, ko valsts no mums prasa, jā, mēs realizēsim, bet, tā kā tā reāli būsim godīgi, jā. Pašinstīvi. Man gribās, saprast to atdevi, kāpēc mēs to darām, jā. Kāpēc, piemēram, ja mēs saglabājam to skolu, ja mēs viņu remontējam, tad mēs zinām, ka viņa būs, vai ne? Tā, ja pie tām lietām no tādas izpratnes daudz, kas paliek vieglāk, tad arī ar to naudu, tik cik viņi ir kaut kā loģiskāk viņu apsaimniekot, vai ne? Super. Tā ir drošība, vai ne? Jā. Nākamais ir medicīna, jā. Jā, medicīnas jautājums arī. Jā. Cilvēki vispār daudz sūdzās par to, ka Kuldīgā ir ļoti tā kā, ierobežoti iespēja saņemt pakalpojumus, ka ļoti ilgi jāgaida un tā. Šobrīd slimnīcās vadībai it kā labi klājās, cik viņi ir bijuši pie mums atskaitīties, ir diezgan tā labi rādītāji un tā, bet tam cilvēkam jau tā kā jājūtās, ka viņš ir droši, ka viņš var saņemt to pakalpojumu. Visi gaida uz to jauno doktorātu, ko, ja nemaldos, Eglīškungs taisa, jā, bet tas kaut ko atrisinās. Noteikti kaut ko atrisinās, jo katra lieta, kas paliek vairāk, bet svarīgi jau arī sabiedrībai saprast, ka arī mēs augam, arī mēs kaut ko, tā kā papildinām, vai ne? Jo slimnīca mums ir ļoti svarīgi. Un tas ir tās pamatlietas - drošība, slimnīca, izglītība. Tas ir tie priekšnosacījumi, lai tās ģimenes brauktu šeit un dzīvot. Tāpēc jau gribu šeit Kuldīgā dzīvot, jo šeit Kuldīgā viss ir. Man, piemēram, ja būtu jāpārceļās uz Rīgu, man būtu ļoti liels problēmas.
es nezinu, vai es varētu strādāt, un es varētu tik daudz izdarīt, kā es šeit varu izdarīt, jo man bērni ar kājām var aiziet uz saviem pulciņiem, kuru nav maz. Un tas ir tas mūsu, tas tā kā bonus, un es domāju, ka esošajai un nākošajai vadībai tas ir jāsaprot. Par to vajag pastāstīt arī cilvēkiem, kas vēlētos pārvākties. Varbūt tas varētu piesaistīt vēl vairāk cilvēkus mums, un jo mums vairāk cilvēku būs, jo mēs labāk attīstīsimies. Tas bija viens no maniem punktiem, ko es tieši gribēju dabūt atpakaļ šeit tos cilvēkus, kas ir savos laikos aizbraukuši no Kuldīgas, ar to, ka šobrīd Kuldīga ir pietiekami labi sakārtot, lai viņi brauc atpakaļ ar savu pieredzi, ar savām zināšanām, ar savu naudu un attīst tālāk šo pilsētu. Jā. Darbs Kuldīgā jau ļoti Nu, redziet, tas Jā. Man ar dēls atgriezās no Vācijas, bet viņš Jā. aizgāja uz Rīgu. Viņam ir mobīlu salu pakalpojuma busiņš, pārvadā ļoti modernu visu aparatūru, ko viņš visu laiku Vācijā darīja, un Rīgā viņš strādā pārvadā cilvēkus ar kustību traucējumiem. Kāpēc viņš nebāzējās Kuldīgā, piemēram, kāpēc viņa Nu, ofis? tur varbūt viens par dienu, varbūt būs, viņš jau nekad Pārvadās, vakar. ja, un to, ja nemaldos, arī samarieši nodrošina, ja? Jā. kā Nu, tā lieta, tik jā, mazu nav iespējams. reģionu. Mhm. Man liekas, jau ir tā, kāda ir sabiedrībā doma, vismaz manā burbulī, kurā es dzīvoju. Kuldīga ir ļoti skaista pilsēta, ļoti ērta un patīkama dzīvošanai, ar nosacījumu, ja tev ir darbs pašam Jā. nodrošināts ārpusē. Jo pēc tiem datiem, ko mums tagad Latvijas televīzija rādīja pie vēlēšanām, mēs esam Kurzemē ar viszemāko vidējo algu. Mums arī ir citi rādītāji, kuros mēs atpaliekam. Un cilvēki, kas grib atnākt, piemēram, dzīvot uz Kuldīgu, dzīvojamā platība ir ļoti ierobežotā apjomā pašā pilsētā. Un ļoti dārgi. Ļoti, ļoti dārga arī tajā cenu kategorijā. Un ārpus Kuldīgas, man liekas, kreditēšana ir pilnīgi katastrofāla. Es nezinu, vai Elsenvēlas Bet arī kundā vēl Kuldīgā. varētu dabūt. Un arī Kuldīgā tas nav viegls jautājums. Saņemt kredītu priekš mājokļa ir jābūt gan augstiem ienākumiem un jāsaka, Nu, redz, ideāls tur arī algas rodās nav. tas burvju apils. Ienākumi jau viens, bet tās vērtības dzīvokļiem, kas kadastrālās, ko banka skatās, ir vienas, reāli viņš maksā vairāk. Un banka nedod tos kredītus arī tā kā, jā, es to pilnīgi piekrītu, tas ir tāds koks ar diviem galiem, un arī laukos, piemēram, ja es izdomātu tagad, nezinu, pārvākties uz ēdot dzīvot, vai kā, man nebūtu nemaz kur nopirkt, vai Turlavā, arī nav. Jā, pirmkārt, ka Nav. nav tā viegli, tu vari nopirkt pilnīgi, tā kā graustu vai labākajā paveicas. gadījumā pēc zemi un būvē, un arī būvē tas ir dārgi un Ļoti laikiem dārgi, jo pilnīgi. komunikācijas visas nav. Un mēs varam teikt, ka savu lielo iespēju mēs palaidām garām. Man liekas, iepriekšējie 4 gadi bija tā īstā, kad no Covid gribēja cilvēki nākt uz Kuldīgu, tad, man liekas, katru sestdienu, svētdienu cilvēki, kad bija kafejnīcās, viņi tā kā skatījās zemes iespējas un vēl kaut kas, bet mūsu pilsētas vadība nenostrādājuši šo jautājumu, un es teiktu, savus 100 ģimenes varēja būt vairāk mums novadā, un 100 jaunas mājas arī varētu būt. Kā tas? Cik atdala tās zemes, piemēram, vecais Bāniņš sēž, Jā, lauki viņas jau. visas tiek pārdotas, respektīvi es pieprasījumu sev. Tā kā es vienu dienu, kad gāju stājāties, un mēs tieši ar vīru runājām, viņš saka, diez vai mēs piedzīvosim, bet bērni noteikti piedzīvos, ka te būs pilsēta. Tā vajadzētu būt. Jā, es domāju, līdz apceļam nākamajos 30 gados ir jātiek pilsētas teritorijai. Apbūvē. Es pats biju kuldīdznieks vispār, es laiku dzīvoju Kuldīgā, un tad, kad uznāca šī pandēmija, tā mūs tā kā uz ģimeni izspieda ārā šīs pandēmijas, ka jau mēs negājām, kā teikt, špricēties, kā saka, tās lietotās pocis, mēs negājām, mēs tā kā pārvācamies uz laukiem, bet mēs sapratām to, kad var dzīvot bez tā viss, un tiešām mums par to attīstību Kuldīgā, kur dzīvošana, tas ir, tāds sāpīgs jautājums, iespēja jau, kā teikt, daudz cilvēku tā kā skatās, kur var, tā kā viņiem kaut ko celt un darīt, tās pašvaldības zemes, ka viens paziņa arī. Viņam tur bija tajos dārčās zemītes, un viņš tā kā prasīja pašvaldību blakus vēl varētu kaut ko attīstīt, višķiņu kaut ko lielāku, Viņš uzrakstīja iesniegumu, tur viņam neiedēja, viņš prasīja izpirkumu, ne jau pavēlēt, tā kā, Un es tā domāju, ka viņš aiziet pēc tam tālāk uz izsolu, tāpat tās pārdodas, bet ir jau tas nedēļš, ka, te jau nekas nav, viņš pārdod dāču un aizbrauc uz ārzemēm strādāt. Varēja jau, viņš gribēja uz vietas, darboties, tikai, ja pašvaldība nāk kaut kādā ziņā pretī. Viņš jau izsolē varēja viņu nopirkt.
Jā, pēc tam jau bija pavēluši, aizgāja tas, protams, garš jau un tā, bet viņi jau tā kā varēja jau, Jā, bet tas atkal ir godīgi, manā skatījumā, vai nav tā, ka mēs konkrēti kaut ko vienu lobējam, ja? Jo tas pats purva gadījums, jā, Rendā, kas bija, ja? Tāds, man gribās teikt, cirks pusgadu garumā vairāk, ja, par ko mēs runājam un pieņemam lēmumus, un vienu vērtējums, otrs vērtējums, iesim uz izsoli un tracinam tautu un ņemamies. Un beigās vienkārši atdodam esošajiem. Ja? Man liekas, kā var tā mainīt domas tik ātri, vai ne? Tik stabilā, esot tik stabilā vadības pozīcijā, tā nevajadzētu būt. Tā. Tādēļ bieži vien rodas jautājums, kas vada mūsu novadu vai ir jau tās iespējas vēl otrs, ja, kā attīstīt mūsu to novadu, ja, pilsētu, un ja tas ir ciems kaut kur, ja. Runājot kādreiz vecākiem cilvēkiem, kas arī pārnāca dzīvot uz kaut kādā jau 20 gadu atpakaļ vairāk, ja. Viņi teica, viņiem iedeva zemīt, ja, un viņi tur attīstījās. Vai vairāk cēl, ja mums jau, pieņemsim, jaunie cilvēki, kur viņi darīt tagad? Viņiem nav iespējas reiz paņemt kredīti, ja, mājai, ja. Tas ir tur mazēm, māja te vēl, ja, jāpaņem kredīts būvniecība, tas nav viss iespējams, bet ja tev kaut kādā veidā tās zemes, kas pašvaldībā ir, un tu dot, un ja tā ģimene, pieņems, nāk šeit un dzīvo un darbojas un attīstās, ja, kāpēc nē, kad nāk pretī, ja, pieņemsim tur ar to kaut kādām izmaksām, ja, tas varbūt tikai Tās zemes jau nav domē, pārsvarā tās zemes jau ir jau kāds jau nopirkt. Tagad viņš paliek vien mazāk, jā. Tā kā baigi nav ko dot. Bet šeit es redzu vienu problēmu, kas ir tieši tā, par ko es saku. Aburtais aplis. Nav kas strādā un nav kur strādāt, jā. Cilvēki nenāk uz Kuldīgu, tāpēc, ka nav kur strādāt, jā. Tai pašā laikā nevar attīstīt kaut kādu nopietnu biznesu, jo nav kas strādā. Jā, un tavam jautājumam bet nav kas strādā, tur vēl vajadzētu papētīt sociālajā dienestā, cik ir tie, kas visu laiku ir uz tiem pabalstiem, ja? Tas ir arī interesants moments. Bezdarbs ir diezgan liels. Kas tie par tādiem mistiskiem pabalstiem? Ir dažādas situācijas cilvēkiem, un mēs neviens nezinām, kas būs rītā, un nedod Dievs kādam nonākt tādā situācijā. Tas nav par to, es esmu jautājis, vai ir kaut kāds pētījums bijis, vai izvērtēts, konkrēti, cik ir cilvēki, kas tā kā iziet no tā klientu loka, un cik ir tie patstāvīgie. Jo man liekas, ka, jā, ir, tipisks gadījums vīrietis 40 gadu vecumā un visu laiku uz pabalstiem. Man liekas, ka ir ļoti daudz uzņēmēju, kas viņu paņem tur atklāstā rokā, bet viņam jau nav interesi, jo viņam iešana uz to darbu ir sanāk dārgāk nekā tas ir par pabalstiem. Tātad tā skēma. Tam jābūt terminētā. Cik tu vari? Tas ir bezdarbnieku pabalstiem. Nē, tā tad ir pašvaldība, sniedz sociālo palīdzību trūcīgiem un maziem. Bet viņi par to palīdzību kaut nedaudz viņš tur var nopirkt sev maizi. Nē, viņš tā tad viņš izdzīvot, jā, lai tā ir kaut jāiet. Neiet jāiet raktu vai darīt vēl kaut kas. Bet panalizējot tā situācija, man liekas, smalkāk bieži vien tas ir alimentu nemaksāšana. Uzreiz cilvēks aiziet nelegālā nodarbinātībā, un viņiem vēl tiek maksātās pārsimt eiro liels šis pabalsts, jo viņš ir trūcīgais. Un beigās sanāk, tā sabiedrība uztur cilvēku, kas nav godīgs pret pārējo sistēmu. Ko jūs iesakiet? Norakstīt, kā dabūt atpakaļ šos cilvēkus, kā pataisīt atkal, cilvēks viņš dabūt paņems parādu, nopirkt telefonu. Ar viņiem ir jāstrādā. Kā jāstrādā? Kā tas ar viņiem būtu jāstrādā. Bet viņiem šobrīd ir parāds, es nezinu, es lasīju bija tās notikums, ka viens tur makšķerēja, noķēra kaut kādu zivs nelikumīgas, un viņam uzreitināja 68,000 sodu par to. Tas cilvēks ir norakstīts. Bet tik nesamērīgi 68. Bija tāds notikums. Varbūt tur. Jā, par katru zīvi tur bija kaut kāds noteikts sods, jā, un beigās viņam sanāca tāds sods, ka... Zonā varbūt vienkārši Ir jau tā būtība par to, ka... Kā viņi dabūt atpakaļ šo cilvēku sabiedrībā, jo... Dara nodarbinātības dienas, piemēram. Es zinu, cilvēks ir bezdarbnieks, viņš strādā, un viņam ik pa laikam ir jāpierāda, ka viņš meklēs darbu. Savādāk viņš to statusu var zaudēt. Jautājums ir, ko sociālais dienas dara? Vai viņš tā arī strādā ar tiem cilvēkiem, vai viņš pēta, vai nav tā, ka viņš nosēž to savu termiņu, viņš dabūja to savu pabalstu pēt, kaut kā paņem višķiņu pauzīt, un atkal viņš ir klāt, ja? Vai mēs esam tā kā, pielietot visus resursus? Kā norakstīt šo nereālākos parādus? Bet kā tu vari palīdzēt? Viņš ir trīsbērnu tēvs, viņam ir jāmaksā katru mēnesī 600 eiro. Viņš tagad gadu viņš sēž bez darba,
Rēķiniet, cik daudz naudas viņš Bet ir tā ir parādā. Visiem atbildība. sodiem viņš ir parādā Tas ir 20,000 stāsts par valstī. atbildību. Tas ir Viss, stāsts par viņš vairāk nekad atbildību. neatgriezīs Es sabiedrībā. Viņam ir divi saprotu. ceļi. Vai nu palikt par bombas Latvijā, vai nu aizbraukt prom uz īriju. Jā. Bet te ir stāsts par Kā mēs zaudējam ļoti daudz cilvēku. atbildību. Mēs dzirdējām, ja Hanim ir 4 bērni, vai ne? Nu, prātā Nu, nenāk, ir tā. ka viņiem nerūpējas. Visiem Tieši tā ir Bet jārūpējas. tos cilvēki, tie vienalga, viņus tā sodīt, mēs viņus ņurkājam. Nē, Tad labāk Bet- ieliekam bet viņus uz tad pusgadu sodīt- cietumā un bet aizvedam sodīt to izlaišanu. bērnu māti, lai tad viņš nemaksā Nē, bērnu bet- māti, jo jābaro tad Ko darīt ar viņu? Baigās sabiedrības daļa pilna. Es pats Anglijā dzīvoju 5 gadus. Es zinu, ka tur pilns ar tādiem ir, kas nav kaut ko samaksājuši, kaut kāds telefons nopirkuši. Viņi ir aizmukuši un tur. Kā viņus dabūt atpakaļ? Tie nav Jā. paši pēdējie Nē, nu, cilvēki. ir Tie ir tie, kas strādā gaterī. Tie ir tie parastie cilvēki. Pirmkārt, izglītošanai, ka tas ir ka tas ir normāli, ka tu maksā par saviem bērniem, nevis uzskati, Nu, jā. ka, hei, valsts maksā, Nē, tas viss ir un tu ieiet tajā Jā. sistēmā. Nē, protams, Bet ir jābūt kaut kādam līdzīgi kā parādu dzēšanai, tajā Vot, parādu vot, vot. piedziņai, nu, ka tu uztaisi bankrotu un tā. Ir kaut kādam ceļam jābūt, nu, tad tev sakrājās, nezinu, un tur mēs redzam, ka tas cilvēks ies, bet tas atkal ir jautājums, ko mums kā, nezinu, novada mēs to vadībai nekā ir nevaram. jāiet uz ministrijām, Jā. reģionālā problēma, Mums jā. jau tos bērnus vajag, bet jautājums bērnus, ir tā. jā. Mums tos cilvēkus vajag. Jo šobrīd valsts viņus ņurkā, viņi ir mūžīgi parādā, viņi neko nevar paņemt kredītus. Viņi labāk tad varbūt ielikt viņus pusgadu cietumā, izlaist ārā un viss, viņš ir tīrs un balts un taču tur ir tāds izmērs. Pašvaldība jau ar cietu Nē, tā ir pilnīgi mēs pa dziļi iegājām. Visa dzīves cikla garumā, jo tad mēs nonākam pie 4 pensionātiem. mēneši Itālijā. Jo mēs nonākam pie Jā. pensionātiem ļoti tāds prieks. Ļoti daudz. Jā, bet tā ir valsts funkcija. Bet ja Visi, mēs- kas Valsts, saskarsimies, jā, jā. par to arī ir jāmaksā, vai ne? Nu tā, ir pašvaldības, kuras apmaksā to. Mums Kuldīgā tā nav. Mums ir diezgan dārgi tas pakalpojums izmaksā, jā, un tas arī gulsies uz bērnu pleciem, jā. Un bieži vien tas arī nav īsti tā kā, godīgi, jā. Ir lietas, ko mēs nevaram kā pašvaldība, mums jāsaprot, bet mēs varam kā atbalstīt, un ir lietas, ko mums būtu jāiesaistās. Tas arī, ko Jānis minēja, Es braukt skatos, uz saimu, jā. rakstīt ierosinās vai ko. Reālas darbības. Kaut nedaudz tā kā uzlabot to sajūtu, ka par mums Dot rūpējas. ziņas no Jā, mums- reģioniem, es ka tā ir skatos- Es problēma. skatos no tādu viedokļu, ka mums ir vajadzīgs cilvēks parastais. Cilvēks parastais, ne tur uzņēmējs, ne biznesmenis, ne tur miljonārs. Tieši tas, kas krāmē dēļas, kas uz lauka ielas. Un šie cilvēki izmirst, viņi nav viņi, bet Nē. viņi ir tie, kas Tā- piedzīvojas kaut kādos ne tādos piedzīvojumus, un pēc tam valsts viņi sāk gremot. Viņš mūžīgi parādos. Mans viedoklis mums jau jādomā, tagad ir tā sistēma par tiem bērniem, kas šobrīd sāk iet skolā un iet skolā. Un viņi pēc 10 gadiem, piemēram, tie, kas šobrīd mācās 5. klasē, viņi pēc 10 gadiem absolvēs. Un lai mēs viņiem būtu uzbūvēta sistēma, jo skaidrs, ka mēs tā vienā dienā uz būri mājiem neko neizmainīsim, un tie, kas ir pieredzināti pie kaut kādām sistēmas kļūdām, viņus arī mēs grūti būs tā kā restartēt, bet jādod tā iespēja ir un jāstrādā tajā lauciņā. Un tu saki, ka tu gribi, lai mums attīstās rūpnīcas, lai būtu vēl kaut kādas inovatīvas lietas. Jā, tas strādnieks. Jā, strādnieks ir tas, kurš šobrīd ir aizmirsts. Strādniekam jau arī mums vairs nav jābūt tam, kurš ar rokām krauj dēļus, bet tas, kurš spēja vadīt robotus, kas to dara. Tādēļ mums ir liels jautājums izglītībā, ko mēs darām un ko mēs gatavojam. Vai, ja, piemēram, šī pats Tiga Rēma pieminētā attīst savus uzņēmumus, būvē kārtējo rūpnīcu Kuldīgā. Viņi arī grib inovācijas. Un tad mēs paskatāmies, ko mēs pretī kā pašvaldība ļaujam sagatavot. Mēs gatavojam galvniekus. Labi, ok, viņi papūsta. Nē, labi, tehnikums, bet tas ir pasūtījums, uz ko mēs ejam. Bet, piemēram, ko es esmu dzirdējis, ka Kuldīgā vairāk negatavos automehāniķus. Un tas nozīmē, ka pēc kaut kāda laika mūsu autoservisos nebūs vienkārši kas strādā. Kaut vajadzētu būt tā kā jautājumam, hei, mašīnas paliek aizvien gudrākas, elektronikas un tā tālāk. Mums vajadzētu atvērt jaunas nodaļas. Mums tehnikumā vajadzētu varbūt inženieriju elektronikas jautājumā atvērt, jo, ja tie jaunieši bērni saskarās ar šīm lietām, viņi pēc tam ar ko tam uzņēmējiem ir vieglāk strādāt. Bet mēs vai nodrošinam šo pasūtījumu, teiksim, uzņēmumiem? Jāsaprot, ka mēs esam ierobežot resursu apstākļos ne tikai no finansiālā viedokļa, bet arī no cilvēku viedokļa. Mēs strauji paliekam mazāk. Jā, Auto apmācību. Tie pasniedzēji, kas tur visu izdarīja, ar skolas un ministrijas atļauju, visu foršu sakārtoju, tiešām ļoti labi tur ir. Visi 3 ir nomiruši.
Nav jau tā pēctecības trūkst. Nu, tā kā tu teici, trūks resursi, kas strādās. Nu, nezinu, kas tur apakšā, kāpēc likvidē. Izskatās, ka tehnikums tagad tas tikai laika jautājums kuldīgā ir. Jā. Nē, nu mums ir labi. Viņš vienmēr ir bijis uz tādas Jā. robežas, ja mums tādi kolēģi. Bet atkal ir jautājums, mēs tādus miljonus ieguldam, skaisti izremontējam, un priekš kā? Nu mums taču vajag. Un tas pats, nu, kas Galvenieks ir ar... jau Daudzām lietām, tad es skolā tas pats, jā. Tā tas ir. Arī blakus novados, tur vaņot bija sakārtot viss, viņš aiztaisās. Tad ir tas, tas strateģiskais mērķis, ja ir tā nauda, nav viņa obligāti jāņem tikai tāpēc, ka jāņem, viņi tāpat maksā, viņi kaut ko maksā. Nu jā, ir Tas tā jāsarēķina, varās, vai būs. kad mēs kaut ko iegādājamies sev, mēs saprotam, vai mēs viņu lietosim vai nē. Ja nelietojam, es atvainojos, tā ir ekstra. Tā. Un mums tās ekstras ir pārāk daudz šķiet. Te jau tā lieta, mēs liekam višā. Par to es arī runāju, ka mēs liekam fasādē, mēs ceļam, lai smuki mēs izskatītos, bet mēs neliekam pamatos, kas varētu attīstīt to pilsētu tālāk. Mēs taisām tur skolas, kurās potenciāli neviens varētu nemācīties. Man negribētos domāt, ka mūsu tehnikumam būtu pienācis gals, viņš tiešām ļoti spēcīgs, jo viņš turējās arī tad, kad nebija tā fasāde, bet bija tie ļoti labs pedagoģiskais sastāvs, un bērni gāja tikai dēļ tā, viņiem bija vienalga, kā no ārpus tā ēka izskatās, bet viņi zināja, ka viņi tur saņem zināšanas, ja. Tagad ir viss kopā, un atkal nav labi, ja. Tas ir tāds, tā ir tā mūžīgā cīņa, un man liekas, ka es vispār pēdējos protams, ir izglītības ministrijas pārziņā, bet tāds sevis, ka visu laiku dzīvo mūžīgā cīņā, gan par tehniku, gan par slimnīcu, tāpatās ar visām policijas jautājumiem, pašvaldības policijai, man liekas, ka viņi tagad būtu jāstiprina kā vēl nekā, bet viņiem pat par atalgojumu nav īsti ok, man liekas, kaut kā nav īsti pareizi. Vienu uzstādījums, ja nebūs 500 bērni, tad viņi būs... Tas visu laiku ir tā bijis. Tā galvenā definīcija jau ir kāda. Visā valstī trūkst bērnu. Tātad mūsu līkne negatīva. Mums vajag vairāk bērnus. Mums šobrīd dzimst 200 bērnu gadā. Mums vajag vismaz pa 50%, lai pēc 5 gadiem ir 300 bērnu gadā. Un tad vienkārši jādomā, kā mēs to varam izdarīt. Tad ir pirmā tēma, kurai mēs saprotam, ka jāskarās klāt ar drošību. Jo, ja mēs jutīsimies droši šeit, mēs vispār gribēsim iesaistīties. Jo vēl viens lielums, kas man liekas parāda, ka sabiedrība, teiksim, tāpēc, ka notiekās šī politiskās varas izpildu varu saplūšana, kad mums tad ierēģi ir deputāti un pēc tam viņi ir atkal ierēģi un vienā brīdī viņi runā vienu un otrā. Sabiedrība, man liekas, ir nogurusi, viņi negrib iesaistīties, un to klasiski parādīja iedzīvotāju padoms. Kā nevar savākt. Man liekas, kuldīgā vienkārši būs tā ždings, pirmajā dienā salasīs un būs. Nevar pusgadu, nevar gadu, nevar 2 salasīt. Un beigās, kad paskatās, tad tur ir cilvēki, kā es, piemēram, pieteicies šai padomē, un vēl kaut kas, un nevaram savākt 9 aktīvus iedzīvotājus. Tāpēc, ka tava nauda, tavs laiks, tev par to nemaksā. Tā reāli. Tev ir papildus izdevumi, ko tu atņem no savai ģimenei, gan laiku, gan visu pārējo. Kamēr tāda cilvēka vēl būs, tikmēr būs viss kārtībā. Bet arī viņi paliek mazāk. Un tāpēc es patiesībā gribu, lai jūs aiznesat ziņu visiem uz saviem sarakstiem atpakaļ. Paldies, ka jūs esat drosmīgi cilvēki, kas nebaidās kandidēt vēlēšanās un izrādīt savu, teiksim, viedokli par to, ka ne viss ir ok un ir lietas, ko vajadzētu mainīt. Jo es piekrītu Kristīnas sākumā teica, ka ja viss būtu labi, es laiku netērētu šeit. Man arī ir ko darīt, un es labprāt netērētu to laiku, bet, jāsaka tā, šie ierobežotie resursi, kas mums ir ilgstoši, tiek vienkārši tur redz, ka tiek, jāsaka tā, mesti mēslainē vai neefektīvi izmantot, jo, man liekas, tas aburtais skaitlis, kas pirms 5 gadiem pastāvēja, kad mēs tērējam ziedos nepilnus 200,000 eiro gadā. Vienkārši unikāls skaitlis. Tas ir tas stāsts par to, ka jebkurā vietā, jebkurā lietā, ja cilvēks ilgi dara vienu to pašu darbu, viņš paliek tāds apātisks, viņam pilnīgi vienalga, ko citi par to saka. Viņš vienkārši strādā, bet tur ir arī tas, viņš paliek neuzmanīgs, daudz lietas nepārdomāt tiek darīts. Tā ir dzīve, bet man liekas, produktīvs rezultāts ir tad, kad ir produktīva diskusija,
kad ir kvalitatīvi priekšlikumi un kad ieklausās un kad ir tā situācija, ka mēs apspriežamies un mēs tad kopā nonākam pie tā kopsaucēja. Nevis tā, mēs apspriežamies un es izlēmu, ja? Tad, principā, es varu jūsos arī nemaz neklausīties. Un tajā brīdī tad rodās tā sajūta, kam tad mans darbs vispār ir vajadzīgs, vai ne? Nu tā, bet es arī šeit dzīvoju, un es arī kaut ko redzu, un varbūt tās ir vērts ieklausīties tajos viedokļos, ko, saka. Jā, jo es esmu dzirdējis no Valmieras, kur ilgstoši vada jaunā vienotība Jāņa Baika laikam vadībā. Tur esot tā, ka visi, kas ir ievēlēti, visi strādājot. Tur nav tādas opozīcijas, tur visiem ir jāstrādā novada attīstībā. Tur tāds nerakstītais likums. Un tur tiek ņemtas arī Nacionālās apvienības un citu partiju viedoklis, ka, hei, jūs gribat šo, aiz jums arī seko vēlētāji. Tas Nacionālās apvienības Kuldīgais, JKP un Pirmo vietu un arī Republika un Zaļiem. Visiem tas ir labi, tev dod iespēju pierādīt, arī strādā, jo tas tā bišķiņa apstāp, liekas, ikdienā mēs darām savas lietas, savus darbus, cits labāk, cits netīk labi, bet mūs kaut kā novērtē. Un šeit tev ir nebitīgi jāpierāda, ka tu vari būt ok, un kad varbūt tas var būt noderīgs, ja? Un tad nemaz nedod to iespēju. Tā, pat neklausās. Tavas idejas netiek uzklausītas. Paklausās, jā. bet ir jau par to, ka izlēma viena esošā partija, jo viņiem ir vairākums, visu laiku tā ir bijis, un tad nerodās tā iespēja kaut ko mainīt. Vai opozīcija ir vienota? Tikai es smējos. Principā ir dažādas situācijas, bet mēs sēžamies pie galda, mēs runājam, mēs izdiskutējam un nonākam pie kaut kāda kopsaucēja. Tas nenozīmē, ka visi uzskati sakrīt. Mēs esam ļoti dažādi. Opozīcijā ir 4 partijas pārstāvēts. Ja tev visa opozīcija ir vienota, tad jau tev nevajag visu partiju pārliecināt. Tev atliek pārliecināt tikai dažus cilvēkus. Tas nestrādā, jo esošā partijā, nav pārliecība, ka deputātu es nezinu, vai tā drīkst teikt, bet es uzskatu, ka viņi visi tā kā sinhronie peldētāji. Ka pasaka, balsojam, visi augšā, jā. Tur pašviedoklis nav. Es nezinu, tāpēc viņi viņi to zaudēt, ja viņi ir kaut kādos amatos, viņi strādā, un viņi ļoti vienot tādā ziņā. Mani cilvēki, manā sarakstā, man nav vairs, ko viņi nāk, tāpēc, ka viņi paši iekšēji jūt, un ir tas entuziasms, ka varbūt noderīgs, ja? Klausieties, Kristīna, bet tad jau būs ļoti grūti nomainīt kaut ko, jo nomainot vadību, nekas īsti riktīgi nemainīsies, jo tev būs jānomaina visi ierēģi. Kāpēc? Viņi sabotēs tavu darbību, jo viņi ir ļoti iespējams un nav izslēgts, un gan tuvā netīk tālāk pagātnē dažādas pašvaldības. Tā ir arī noticies. Protams, tas ir risks, ar ko jārēķinās, bet es vienmēr esmu teikusi un joprojām uzskatu, viens nav karotājs. Ja gribās kaut ko mainīt, taču ir vajadzīga komanda, tie cilvēki ir vajadzīgi. Bet arī ir tik daudz cilvēku, lai nomainītu, piemēram, visus ierēģus. Pilnīgi visus mainīt. Nē, viņam nav jāmaina. Jā, bet piemēram, pieņemot to, ka viņi jau ir kā ierēģi. Viņi dara savu darbu. Ja dara labi savu darbu, tad būtu jābūt skaidrībai, ka viss ir kārtībā. Bet manā skatījumā jābūt tam, ka ir kaut kāda izvērtēšana. Reiz 3 vai 5 gados mēs izvērtējam cilvēkam, kā viņš ir strādājis, viņš ir labi strādājis. Man gribās teikt, ka ja būtu novadā jauna vadība, vadītājiem būtu jābūt ļoti zinošam un spējīgam saprast, vai komanda strādā viņa labā vai nē. Jo būsim godīgi, ja jebkurš no mums, ja tagad būtu pie esošās varas, sitieni būtu daudz un dažādi. Ja? Tā kā, ar to jau jārēķinās, tāpēc nederēs tā, ka cilvēks bez pieredzes, bez saprašanas tagad kaut ko darīs, viņam tas ceļš būs ļoti īss un ātri viss beigsies. Vajadzētu būt ļoti harizmātiskam vadītājam, kurš spēj šobrīdējos ierēģiņus dabūt savā pusē. Ar harizmu? Vai harizmu ar vadītāju. Jo, jebkurā gadījumā, lai kāds būtu vadītājs, tu nebūsi profesionāls gan tur skolas zinātnēs, gan medicīnā, gan visur. Ne tā ir komanda, par ko es runāju. Strādā. Ja tev necienīs viss jau notiek, procesi notiek, viss jau virzās. Tas nenozīmē, ka viss ir slikti un nav kas to dara. Par to jau nav stāsts. Stāsts ir par to iespēju, ka tomēr tie lēmumi ir vairāk izdiskutēti un piemēroti lielākai sabiedrības daļai. Ja? Lai nav tā, ka mēs rīkojam dārgu šķela koncertu šaurai daļai, par to pašu naudu varējām zaļumbalus uztaisīt katrā pagastā.
Ja? Un tad tas iegums, manuprāt, būtu daudz labāk. Tā es uzskatu. Es to šeit tā neuzskatu. Tātad, ja mēs sēžam pie viena galda, mums ir jādiskutē. Viņiem man ir jāpārliecina. Nē, Kristīna, tiem 200 cilvēkiem jābūt, čelam ir jābūt, tas ir ļoti izglītojuši, ļoti labi, slikti, ka tu nemāki aiziet to arī patrenēsimies, paklausīties, varbūt tev arī patiksies. Esmu par to, par vairākumu, Jā, par tautu saruna, kopējo. Jā. Un saruna, ja viņi man pārliecinās, varbūt es arī aiziešu. Viņas pēc tam pateiks, ok, jāaug. Bet ka pēdējos Bet, 15 gadus vienkārši notiek, jā. ignorēšana, Tas vienkārši mēs redzam, jā, ka tā pārvaldība sabiedrībai, tā kā liekas. Tā, draugi un kolēģi un sabiedrotie, un prieks par šiem drosmīgiem cilvēkiem, kas ir atnākuši. Mūsu saruna pa lielam ir noslēgusies. Pasakam vienā teikumā vienkārši uz redzēšanos nākamajā reizē. Un katram, un es domāju, beidzam šo ierakstu šodien. Tā, paldies jums, jā, uz redzēšanos. Tiksimies nākošajā reizē. Jā, paldies par iespēju satikties un parunāt. Man liekas, ļoti vērtīgi, jo pārējās stīvās tās intervijas un televīzija, viss, kas mums vēl draud, un tas būs forši noorganizēts. Šeit mums neviens nav pateicis, kas mums jāsaka, un tā. Paldies! Jā, paldies par diskusiju. Paldies par šo iespēju, kad varējām pārunāt tās lietas, kas ir skuldīgās, sāpīgas, ka mēs varam diskutēt. Jā. Nu, es teikšu paldies par to, ka es absolūti nepolitisks cilvēks. Man patīk šī procesā tas, ka es daudz ko iepazīstu no iekšpuses un var padalīties ar savu pienesumu. Super. Man prieks, ka satikāmies, aprunājāmies, iepazīstamies. Tikai runājot un sadarbojoties, mēs varam kaut ko panākt vairāk. Mums visiem dzīves kvalitāte liekas apkārt laba. Ceru, ka tiksimies uz nākamajām sarunām. Nav vairs jau daudz atlicis, nepilns 20 dienas un vēlēšanas būs gaisā, bet tas nozīmē, mēģinam vēl satikties un parunāties. Paldies!